konfektes gotiņa tiek gatavotas pēc vairāk nekā 60 gadus senas receptes. Šādos katlos tiek vārīta masa, no kuras vēlāk gatavo gotiņas konfektes. Šeit sajauc iebiezināto pienu ar cukuru, sviestu un glikozes sīrupu. Kad masa ir gatava, to nepieciešams atdzesēt. Dzesēšanai izmanto šādus galdus. Tiem cauri cirkulē augsts ūdens, lai brūnais biezenis ātrāk atdzistu. Kad masa ir atdzisusi un ieguvusi pareizo cietību, to saliek uz paplātēm un nes uz blakus esošo telpu, kur notiek konfekšu tīšana papīros. Arī konfekšu tīšana, tāpat kā viss šī garduma ražošanas process, notiek ar rokām. Viena no čaklajām darbiniecēm sagriež kantaino pankūku strēmelēs un izrullē tās pareizā biezumā. Iegūtās strēmeles ar šādu speciālu rulli sagriež mazos kubiciņos, un konfektes ir gatavas ietīšanai papīros. Katra konfekte tiek ietīta 2 papīros, un tinējs to dara ar apbrīnojamu veiklību. Sviests nepieciešams, lai konfektes neliptu pie pirkstiem, taču sviestu nedrīkst paņemt pārāk daudz, lai papīrīšus nesasmērētu ar taukainiem pleķiem. 8 stundās viena tinēja ietin no 100 līdz 120 kg konfekšu, bet katru dienu šeit tiek saražota apmēram 1 tonna konfekšu. Satītās konfektes nes uz pakotavu, kur tās nosver un saber maisiņos. Katru maisiņu aizlīmē ciet un saliek kastēs. Gardās konfektes novieto noliktavā, lai jau pavisam drīz tās nonāktu veikalos.